NHL zvaigznes dzimst Ventspilī. Tā savu Stanley Kausa čempionu sagaida šeit, Kurzemes pilsētā. Uvis Jānis Bolinskis kļūst tikai par trešo latviešu hokeistu, kurš ir izcīnījis Stanley Kausu, un viņam ir tas gods arī atvest Lordu Stanley dāvāto kausu uz savu dzimteni. Iepratīm Ledushalē, kur sākās Uvja ceļš lielajā hokejā. Neviens par tādu neko nebija sapņojis, manuprāt, šeit, ka Ventspilī varētu būt Stanley Kauss, un man ir prieks, ka man to sanāca izdarīt, un es ceru, ka kāds cits to arī izdarīs vēl pēc gadiem vai kaut kad. Mēs ļoti lepojamies ar savu dēlu, ar to, ka viņš to visu ir sasniedzis ar tādu smagu darbu un lielu neatlaidību un ticību sev, saviem spēkiem. Tas ir tas lielākais lepnums par viņu. Cik tālu ceļu mēroja, lai būtu šeit? Es dzīvoju Rīgā, bet es šodien 7 no rīta braucu ar autobusu uz Kuldīgu. Mana oma atveda ar mašīnu, jo ļoti liela vēlēšanās bija satikt. Mums bija svarīgāk šeit atvest puikas, jo lielākais tur stāv šogad sāka spēlēt tieši hokeju, un viņam tad arī bija ļoti svarīgi ieraudzīt šo kausu klātienē. Varbūt smelties iedvesmu. Ko Ventspilniekiem nozīmē Uvis un viņa izcīnītais panākums? Unikāls gadījums. Ventspilī ir leģenda dzimusi šodien. Skauts ir pie mums. Tomēr es šeit uzsāku savus hokeja gaitas, un Džeki to redz, un es ceru, ka tas viņiem tikai dos papildus motivāciju.